Čau! Mani sauc Arvis Ančevskis. Es būšu šī te Minhausenas festivāla makšķerēšanas kategorijas galvenais tiesnesis. Tad iziesim cauri bišķiem punktiem, lai visiem viss ir skaidrs. Tātad topēšana ir no laivām. Laivu ielaišanas vietas atradīsiet nolikumā, bet pa pašu procesu. Tātad laivā var būt 1 vai 2 makšķernieki. Padomājam, lai laiva ir aprīkota ar nepieciešamiem drošības inventāru, ko nosaka makšķerēšanas noteikumi. Tātad riņķis, veste katram, nazis, paši zinot, kas ir vajadzīgs. Bet par pašu copi tiks izsniegts mērlentas, zivi bildējam uz zivs labā sāna. Tas nav tāpēc, ka man tā labāk patīk, bet tāpēc, ka, lai viss ir godīgi, jo zivs raksts atšķirās katrā sānā, lai visas zivs ir iesniegtas vienādi, lai es zinu to, ka viena zivs netiek iesniegta 2 reizes. Tātad labais sāns nozīmē, purns ir pret atduri un vēders zivī ir uz lentas apakšu. Nofočējam zivi, nofilmējam arī zivs atlaišanu un bildi iesūtat man WhatsAppā. Telefonu uz vietas jūs dabūsiet un ar to nebūs problēmas. Atlaišanas video nesūtiet man, tas nav vajadzīgs, tas būs nepieciešams tad, ja, teiksim, man radīsies aizdoms, kad jūs vienu zivi esat, pieņemsim, 55 cm līdeka, un ja man izskatās, ka tā ir viena un tā pati zivs, tad es paprasīšu konkrēti jums, lai jūs atsūtiet abus 2 atlaišanas video. Var gadīties, ka vienu zivi var noķert 2 reizes, tā tas ir sacensībās noticis. Tas nav aizliegts, bet, lai es zinu to, ka tā zivs tiešām ir atlaista 2 reizes, tad es varēšu paprasīt, jums būs pierādījums tam, ka vai tā ir viena un tā pati zivs 2 reizes atlaista, vai tās ir 2 dažādas zivs. Zivis mēs atlaižam visas. Tas nozīmē to, ka nav skaita ierobežojums. Ja pēc noteikumiem mēs drīkstam paturēt tikai 5 līdeks, 5 zandartus, šajā gadījumā tas nav ierobežots. Jūs varat noķert un skaitīsies visas jūsu noķertās zivis. Asari sākot no 20 cm, līdekas sākot no 50 cm un zandarti sākot no 45 cm. Bet tātad noķeram, nobildējam, palaižam video, paņemam no lentas zivi un atlaižam viņu ūdenī. Un bildi iesūtat man WhatsAppā. Domājam par drošību un, teiksim, ja tur ir arī vietējie makšķernieki, nebāžamies viņiem virsū. Tieši tāpatās, kā respektējam arī citus dalībniekus, ievērojam apmēram 50 metru distanci viens no otra, kas nozīmē, ka tu ar pilnu metienu nevar tai laivai trāpīt vai arī, nevarat savā starpā sakrustot mānekļus. Tā, lai ir respekts gan pret vietējiem, gan arī pret jūsu konkurentiem, šajā gadījumā, arī savā ziņā kolēģiem. Tāpēc ievērojam distanci. Ņemam vērā, ka alkoholu, paši saprotiet, alkohols un ūdens neiet kopā, tāpēc nelietojam. Šajā pasākumā mēs piekopjam klasikas copi. Tas nozīmē, ka laivu tehnoloģijas, kas ir panoptiksi, laivskopi, megalaivi un aktīvi targeti ir aizliegti. Tātad visa makšķerēšana notiek tikai klasikā. Parastu eholotu, protams, varam lietot, viss ir kārtībā, bet bez šīm te kruķiem. Tā kā visiem apstākļi vienādi, neasakas.